Pasniedzu jogu apmēram 3 gadus, un šeit ir Miervidi. Tā ir Pērnavas Čaku ielas stūris, un tā ir viena vieta Rīgā, kurā var mācīties kundalīni jogu. Un tad es pasniedzu vēl jogu arī Dai jogā, kas ir Stabu ielā. Pats vārds joga nozīmē apvienošanu, ķermeņa gara apvienošanu, veselā miesā vesels gars. Un joga rietumniekiem droši vien visvairāk palīdz iegūt tādu iekšēju mieru, fizisku un garīgu līdzsvaru, atslābināties, atgūt spēkus, atjaunot enerģiju, iegūt dzīvesprieku un tādu iekšēju labāku enerģisku stāvokli. Es nodarbojos ar kundalīni jogu. Tas ir viens no daudzajiem jogas veidiem, un kundalīni joga ir ieradusies rietumos 60. gadu beigās, un tā ir pielāgota tam, lai būtu pieejama pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, un tajā ir atrodams kaut kas, ko var izmantot pilnīgi ik viens. Ja cilvēks nevar izpildīt sevišķi sarežģītus fiziskus vingrinājumus, tad viņš var elpot, tad viņš var izpildīt kaut ko ļoti vienkāršu, un faktiski ik viens var sev atrast tur kaut ko noderīgu un piedalīties. Pamatlietas visās jogās ir pilnīgi vienādas. Viena būtiska daļa ir elpošanas vingrinājumi. Elpa palīdz mums nomierināties, palīdz mums atslābināties, palīdz atgūt spēku, palīdz sakārtot sevi ne tikai fiziski, bet arī sakārtot prātu, sakārtot galvu. Jūs paši būsiet pamanījuši, ka tad, kad nomierinās un atslābina elpu un ieelpo pāris dziļas ieelpas un izelpas, tad uzreiz var skaidrāk domāt. Un tad ir fiziski vingrinājumi, kas atšķiras no jogas uz jogu. Kundalīni jogā varbūt ir mazliet citādi, bet viena liela daļa paliek tieši tā pati. Tā ir izstiepšana, tā ir lokanības attīstīšana, savas izturības, iekšējās muskultūras nostiprināšana, ne tikai tie, kas ir ārējie muskuļi, kas rada skaisto muskuļu reljefu, bet arī tie, kas nostiprina mugurkaulu, tie, kas nostiprina vēderu un tā tālāk. Būtiska nodarbības daļa vienmēr ir relaksācija, ko nevajag novērtēt par zemu, jo ir ļoti svarīgi, lai jūs pēc jogas nodarbības justos nevis noguruši, bet enerģijas un spēka pilni. Tāpēc tā daļa, kas ir relaksācija, ietilpst pilnīgi katrā nodarbībā, un arī tad, ja mājās kaut ko ar jogu dara, tad ir ļoti labi pēc tam atpūsties un relaksēties. Tas ir brīdis, kurā tas, ko jūs esat pirms tam darījuši, tā izvingrināšanās, elpošana un viss pārējais ļauj sakārtoties pa vietām un ļauj visiem labajiem efektiem pilnībā iedarboties uz ķermeni. Tā ir ļoti, ļoti būtiska daļa, un arī mēs drusciņi izmantojam mantras jogā arī. Vienmēr ir viena mantra sākumā un viena mantra beigās, un tas ir tā ir tāda noskaņošanās jogai, un pēc tam tāda kā izskaņošanās no jogas. Tas ir kaut kas līdzīgs, kā apmēram pateikt sākumā, es tagad vēlos nodarboties ar jogu, un es gribu, lai man viss iet labi. Un tā mantra it kā noskaņo mūs un ļauj mums droši un labi nodarboties ar to, ko mēs tur darīsim. Un savukārt beigās mēs kā pasakam paldies un sakam, ka mēs tik labi pastrādājām, un tad mēs gribam dzīvot arī saskaņā ar savu iekšējo sirds balsi, ar savu sirdsapziņu, un mēs vēlamies dzīvot tik labi, kā mēs tikko to darījām. Es ar jogu savā dzīvē saskāros pirms vairāk kā 20 gadiem, tieši ar hatha jogu. Toreiz es atklāju to foršu tādu dziļu saikni ar savu ķermeni, un līdz ar to arī tādu krietni līdzsvarotāku dzīvi var iegūt. Un šeit es nāku jau vairāk kā gadu, samērā regulāri, bet atkal tie paši iemesli, vienkārši tā sajūta, līdzsvars, enerģija, iekšējais miers, ko tas dod. Un tas vienkārši ir tas efekts, kas notiek. Un tur nav ne jāpiespiežas, ne sevi jālauž, ne jāpārvar. Tā vienkārši tas notiek. Ja tu piedalies, ja tu esi saiknē ar notiekošu, ar savu ķermeni, tad tas efekts neizpaliek. Har, har, Vaheguru, har, har, Vaheguru, har, har, Vaheguru, har, har, Vaheguru.